Čau visiem, man tāds ir Jānis, šis ir Kristiņš, šis ir Bērķītis, sveicināts Bazars garāžā, atgriežamies ar 3. epizodi, teorētiski 2, bet šī ir 3. Un kā ir redzams, mums ir atkal jauns viesis, Incīši Jauns kungs, labvakar. Labvakar. Cik no vakars? Tā pusi jau ir. Tātad pie mums ir atbraucis Incīts no tālajām zemēm. Lai ar mums uzfilmētu podcastu, mums arī rekur aizkadrā Krisīts no iepriekšējās reizes. Sasaicinies. Labdien! Labdien! Un tātad mēs esam sagatavojuši jautājumus priekš Incīša Jaunskunga, tā kā es domāju, mēs esam sākt bez liekiem jautājumiem. Jā, vispirms ir cepuri, protams. Ui, pilnīgi aizmirsu. Kā jau nākamais viesis nāk atkal viešņas cepuri. Kā jau tradīcija. Tieši tas pats priekšdēļ Covida, lai atpazītu, kad ir viesis un viss pārējais. Visi dezinficēts un, protams, palieciet mājās un varam sākt. Tālāk un tā joprojām. Un šis ir filmēts pirms ierobežojumiem. Jā, šis ir pirmais. Šis svētdien. Nav ierobežojumi. Pagājušās pateikšu, kurš vēl 8. 8. novembris 2020. 7.29. Jā. Nav vēl Covid. Vēl nav Covid. Viņš ir pušnači. Jā, bet es pieņemu, ka daži zina, kas ir šis jaunais cilvēks, kas šis populārais cilvēks. Es domāju, ka jūs visi izmantojat aplikāciju TikTok. Es ne. Un šo jauko cilvēku var iepazīstināt kā TikTok slavenību. Siguldas influencer. Jā, protams. Un, ja pareizi sapratu tavs TikTok un Instagram niks ir humpa lumpa palumpa. Humpa, lumpa. Jā. Kā tu izdomāji tādu niku? Kā tev tas viss aizgāja? Tas sākās pirms kādiem 4 vai 5 gadiem parkā, kad es braukāju skūteru. Man bija tā kā, es biju izdomājis, ka man pohoju vienkārši ar kādām drēbēm. Es īsti braukāju, jo viņas tāpatās tur nokrīt, viņas plīst. Es izdomāju, sākšu, kāds biks un tā krēklus pirkšu humpalās priekš parka. Un tā viens čoms no parka iesauc man par humpa lumpu. Es gribēju nomainīt Instagramā uz to username. Bet tāds bija aizņemts, un tāpēc es piemetu vēl vienu lumpa klāt un izveidojos humpa. Tu vēl pēcdēļas humpalās? Dažreiz, jā. Dažreiz. Labākais drēbes Siguldas. Kaut ko labi tur esieties? Ko? Kaut ko labi esieties? Fucking 95, Džek! RDA priekš sponsoriem rekur Epstiņš. Jā, mums tur noliktau, tepat netālu ir. Jā, mums RDA tur patrakties. Ja gribat mūs sponsorēt, dara šit, jā. Nekāda problēma. Rakstiet. Tev ir arī TikTokā tāds populārs hashtags. Kāds viņš ir? Tas hashtags ir man pohuj parā pups. Kāds viss radās? Tas radās, kad mēs vienu dienu izdomājām ar čomiem aizbraukt ar riteņiem uz Līgatni. Mēs pēc tam tur sēdējām pie Ratnieka ezera. Man vienkārši galvā iešāvās tāda ideja. Davai es aizsūtīšu meitenei vienkārši snapā, man pohuj parā pups. Pēc tam es vakarā izdomāju, davai es uztaisīšu vienkārši TikTokā compilation. Iemetu, no rīta pamodos ar 29 štukām skatījumu. Ko tev cilvēki, tās meitenes, kādām tu sūtīji tos tur, viņas tev neko neteica par to? Nē. Pilnīgi neko neteica. Dažas, protams, tur noignorēja. Cits kaut huiņu atsūtīja, cits arī parādīja. Tas ir galvenais. Es kaut kas redzēju šeit uz šī daidā rollerīšu to uzlīmes savās pusēs. Bet tu pats sev dāvāt par TikTok zvaigzni influenceri? Protams, ka nē. Protams, ka nē. Nu jā, skaidrs. Cik tā tagad ir sekotāji? 500 ar kaut ko. Precīzi pastīties. Uzliek ģēmēt skriņšetiņš, kaut ko te. Jā. Pastāst, cik tev laika. Precīzi ir. Man nahuj atvērš namču. Kaču Samsung. Precīzi man ir 545 followeri un 18,1 štuka ar laiku. Respektām. Nav sūdīgi, vispār nav sūdīgi. Jo īpaši pēc tādiem tikā maziem TikTokiem. Nu labi, negribam. Labi, TikTok algoritmi pilnīgi visi apolopojās, ne? Gandrīz. Jā, vēl tik augstā līmenī, kā tu neesam, protams. Bet mēs gaidām to, ka tu TikTok iemetīs. To, kad par podcastiem. Cik tev vispār ir lielākais views skaits TikTokā? Ja es nemaldos, bija 39,5 štukas. Kas tas par video? Respektāli. Arī man pahuj. Ja es nemaldos, ir toši man pahuj parā pups. No vien? Jo viņš arī liek arī vēl daudz bieži vien liek kontentu, kas ir nesaistīts ar to, bet lielākoties attiecas arī ar to. Hashtag man parā pups sens, var teikt tā. Jā, bet es tikai izpārdu, nezinu, cik daudz cilvēku izmanto to hashtagu. Nē, populārākais ir 38,7 štukas.
kurā es aizsūtīju meitenēm snapā, vai es viņām piedāvātu, viņas izmantotu ananās sejas masku. Daži sapratīs, daži nē. Saproties. Tā kā mēs bijām iepriekš ārā, tu kaut ko stāstīji par tā kā ASV? Jā. Apat kā Krisīts. Jā. Nē, tev cits savādāks novirzes, savādāk veids. Jā, ir plāns, jo man paņem programmā vasarā uz 3 mēnešiem braukt uz ASV, pelnīt naudu, pārdot grāmatas 12 stundas dienā, 6 dienas nedēļā. Tas izklausās bija tā kā tā smieklīgi, bet nu... Bet nu piķis Bet būs tu Latvijā. man labu piķi, nu izrād to. Plāns ir mājās braukt ar 8 štukām. A kā tu plāno, tā kā tu tur pelni naudu un tu tajā arī tur paliec? Jā, 3 mēnešus vienkārši kaut kāds viesģimenes paliec. Katru reizi kā pie savādāks? Jā, ķip, katru gadu savā. Viņš Travis Skotam brauks pārdot grāmatu. Jā, es pie Travis Skota. Atbrauks apakaļ, ir Gucci drēbes, bet fucking blingos. A tā kā hashtag bieži vien izmanto? To, kas tev ir TikTokā? Nu, Jā, neesi redzējis? Skaties. ir parādās kādi pāris citi useri, bet, nu, lielākoties jau es viņu izmantoju. Jā, skaidrs. Bet nu, make this shit viral. Jā. Uztaisam famous fucking hashtag man parā pups. Vajadzētu, jā. Par... Baļā, kaut kā, pagaļ. Kā ar formulēšanas problēmu. Pagaid, tagad izgriezīšu to ārā. Man vajag tā kā salikt galvā huņas. Bet jūs pajautājat, cik tieši viņam view ir? Ja viņam cik to bija kaut 300 pāri pakas? 245, es nemaldos. Labi, pohi, nu ņem tālāk. Nu, tā Laiks ir iet. paps. O, bet nos no tevis par tēmu, tā kā par kaut ko citu parunājot, ko domā vispār pats par ASV? Tā kā, par kā valsti? Valsts jau kā valsts ir interesanta. Tur apvienots daudz un dažādas kultūras. Būtu interesanti apstīties visas, bet, nu, tā tur baigā mērķis diezgan baigā notiek. Jā, tur iedzīvot arī. Tagad ir baigā mērķis īstenībā. Pirms tam vēl visi tie Black Lives Matter un shit. Man īstenībā tēta čoms ir dzīvoja ASV tāpat kā tu uz apmaiņas programmas kādu laiku. Viņš nodzīvoja Ņujorkā, kas jau ir tā kā, nu, lai veicās. Jā, tas bija kaut kāds 80. 90. gadi. Iedomājies, Ņujorka 80. 90. tāds vārds. Es aizbraucu Ņujorkas, tu vēl klokbojas saka, tu sēd. Un viņš man stāstīja, tā kā, kad tur tā kā atrodoties, reāli ir tāds sajūta, ka tu esi tā kā tas gudrs cilvēks. Nu, piemēram, tā kā Latvijā, tā kā, nu, nosacīti diezgan gudri cilvēki salīdzināt, piemēram, Ameriku. Un tā kā viņš man stāstīja, ka viņš tur ir, viņam ir tāds sajūta, ka viņam apkārt vienkārši ir idioti. Tā kā, reāli, nu, vienkārši apkārt ir idioti. Kur tā kā nervina neko. Un tā kā basically tu atnāc pie mums. Jā, NYC jau tur ir tie rajoni, tur visi tie hudrēti un tā. Jā, jo, zin kā, bija arī šits te viens, es skatījos stand-up komēdijām vienu, viņš tā kā stāstīja, ja viņš aizbrauc uz Ameriku strādāt uz kādu laiku, ja. Un nu, zin kā, nu, Ņujorkā arī dzīvoja, un, nu, zin kā, ja tur nakts vidū aizies nepareizajā rajonā, nu, tur būs, zin kā, ja. Un tā viņš teica, atrisinājums šitam ir runāt krievu akcentā, ja. Kroči, iedomājies, tev nakts vidū, kaut kādā tumšā alejā pienāk divi mudaki klāt un saka, hey, yo, you know which hood you in, man? Un tā, this not good hood? This bad? Un tā, šitā, zin kā, šito nevajag. Šis ir no... Russian mafia, bro. Šis ir no austrumiem, un šito mēs tā piebremzējam, več, ja. Man liekas, tā drīzāk atskaldīs uznetas no Krievijas, bļa. Varbūt mūsdienās var būt. Bet 90. jā. Bet tā, kad viņš tur brauc, tad jā, viņi tā, ok, yo, sorry, man, you know, viss chill. Bet runājot par Ameriku, tā kā, tu tā kā sako līdz politikai, nu, tā kā, nu, tas ir vienkārši, nu, kā var tā kā izvairīties? Kā var nesakot, jā. Nu jā, tik tā kā pat var redzēt. Ko domā par Baidenu un Trumpu tagad? Es nezinu, es tur baigi neiespringstu. Īsti neieskaties, jā. Zin kā, nav Latvija, man tas baigi neinteresē. Jo Baidens uzvarēja, tie, kas nezinu. Jā, Baidens uzvarēja, pēc TikTok tu varēja redzēt to. Vēl, actually, man liekas, ka nav pat rezultātu. Viņš pagaidām ir 5 miljonu cilvēku tā kā pārskaitā, bet... Nē, tajā Google sūdā arī tagad mēs šodien skatījāmies, tur augšā parādījās links, ir apstiprināts tā kā viņš uzvarēja? Jā. Es nezinu, Džek, kā jūs, bet es votot par Kanye West. Jā, es arī... Es vienkārši piedomāju pēc. Es gribētu redzēt, kas notiek, ja repers fucking kļūst par prezidentu. Nē, nu, viņš ir samērā jauns, viņam nav nekāda, nu, tāda veida, tā kā Nē, bet nu fuck it, ne jau mēs Nē, viņš ir safe, tas būtu interesanti, tā kā kaut kādā paralēlā pasaulē. Kanye West kā Amerikas Kanyes Wests, jā, kā... Ņukos bija kaut kādu konektu. Drugs will be, būt vienkārši legāls. Prezidents jau nevar tā kā legalizēt. Jā, viņiem vajag caur to tiesu
diskusija. Bet Kanye West taču nesen bija tie sūdi, ka viņš kļuva par kristieti. Viņš fucking paziņoja visai pasaulē, ka viņš tagad tic Dievam, viņš ir mainījies un viņš viņš teica, ka viņš pats ir Dievs. Viņš reāli. Viņš legit tic tam, ka viņš ir pats Dievs. Bet viņš teica, viņš tagad ir religionisks. Viņš vairs nav the OG, niggas in Paris dziedātājs, viņš tagad kaut kāds kristietis, jo. Nē, viņš tic, viņš tā kā reāli sev. Tu aizbrauks kaut kur uz ASV un būs tā kā Latvijā tie, kas tev tie kristieši. Origo, tagad tev Uz tām grēksūdzēm tev ielūdz. Ja man kāds nākamreiz, ko Rīgā prasīs, vai es pievienojos reliģijai, es pateikšu, ka es fucking pildu sātanu, vai viņam attiet, bet reāli tā ir jāizdara. Tā kā Origo, tagad tu, bļaļ, pastaigājies pa Origā, nu, zin kā, minding your own business, kaut ko gaida, autiņu, nu, zin kā, un pienāk tās vecās čačas, vai tev ir, vai atlūgt pāris minūtītes parunāt par Dievu un reliģiju? Nē, vislabākais ir tie bomži, kur tev smaržas dod dāvā. Jū, tas tur koļa dolārs, bļaļ, es redzēju, nedara TV filmu. Viņi reāli, viņiem visiem ir viens teksts. Jā. Viņi tā kā identiski. Nevajag orģinālās smaržas 50 eiro tikai. Man pa brīvo deva. Man pa brīvo deva, viņš jau ielika kabatā. Un tā viņš man prasīja, lai es iedot naudu biļetei uz lidostu. Es jau iedodu 20 centus. Viņš man paprasīs smaržas atpakaļ. Vai tu teikt, ka dod 20 centus atpakaļ? Smaržas atdeva? Nē, Tu nosaki bombas, viņš smaržas. Tu gribi teikt. Kāda viņš saka šeit tās smaržas, viņas labas ir? es nezinu, es neesmu pamēģinot, bet stāv mājā. Viņš jau visu iepakojumā tā kā breņu. Ebijā pārdod, bet jau Tas ir Latvijas bombas Tā kā smaržas. višs, bet krava liela. Ne, odekolons iekšā, tas tur zini, ko nopēr. Vienkārši puikas apildījuši iekšā, negulgā būs pudelītē. Bet runājot par tiem bombžiem, tā kā, es domāju, ka mēs visi, vismaz tie, kas ir tā kā mūsu vecumā, vecāki, nedaudz varbūt jaunāki, tā kā visi ir tikai skatījušies tos ēdart video, visus vecos. Jū, caur radot visu, pret protams, Spice filmu, visu šitais te, jū. Bija tas viens bombs, tas, kurš ķipa tās klavieres spēlēja gaisā. Tas ir Kā viņu sauc? Mārtiņš, nē. Mārtiņš Grīsmans. Jā, bet zinu, bet es dažreiz tā kā, kad es sēžu un tā kā kaut ko gaidu, domāju, tā kā man dažreiz ienāk tā doma, bet kas ar viņu tagad ir? Tā kā, ko viņš reāli tagad dara? Nesen bija kaut kas. Jā, bija tā otrā daļa, kad viņš vai es viņu redzējis Rīgā. Bet nopietni? Jā, es viņu redzējis. Ir tā kā origāli, lai tik pāri ielai, vai iet pa to tuneli. Jā. Es redzēju, viņš tur sēdēja. Tā kā, es tajā brīdī gāju garām, man bija tāds, what the fuck, tas ir vai nav. Es pēc tam nāku apā, es saprotu, jops, cik tas ir viņš. Jā. Nē, zini, kas tajā tunelī vislabākais bombas? Tas, kurš spēlē kaut ģitāru vai ko, un jau tāda viena ritīgi trēka nav uzsāts. Viņš tur, man liekas, visu katru dienu. Jā, bet man bija naudiņa jāpam. Nē, nu naudiņa. Bet bija tas otrs video, kur viņš ielika, ķipa, ar Grīsmanu. Tā kā tas tur... Es uzskatu, ka viņš centās viņam palīdzēt. Grīsmans atteicās no... Viņš domāja, ka viņu iespundēs, bet cik nē. Kas bija ķipa ar to tur... Kā viņš sauc to tur idiots, kurš tās ķipa fake iPhones deva. Un tu stāstīji garāžā vienreiz, bija tas viens fujaks, kurš tiem bombžiem ķipa piedāvāja to palīdzību, ķipa, ja viņš beigs dzert un tu uzdod. Tas ir Neids. Jā, Neids, tas bija fucking Neids. Jā, bet kas viņam ar to bombs bija? Nē, viņš vienkārši... Kuru Raldi vai Leonīdu? Ir divi bombži. Leonīdam viņš ķipa palīdzēja, tagad arī konspirācija, ka viņš viņu esat izmetis past no savu dzīvokļu. Viņš izmeta. Jā, kračo dzīvoklis bija viņa vārdens šit un visu to. Un tad otrs bombs bija vienkārši pālī, ķipa atteicās tur dzīvi kaut ko, un tas neicās, ķipa pienāk, tu izvēlēsies alkoholu vai labu dzīvi. Viņš ķipa bija tekilas pudelē ielējis bija ūdeni, viņš teica, ka tas ir šnabis, bet es kā varu nocēt tas, ka tekila ir šnabis, un pēc tam tur vēl ūdens bija iekšā. Kurš viņš viņam iedod to pudeli, tas bombs tur labi, čau, aiziet prom, un pēc tam bija tas viņa, ķipa, Instagramā, bija ķipa tas zvans, kur viņš ko tur saka, tu tiešām domāji, ka es tev iedošu tiešām alkoholu, nevis ūdeni, kaut ko tādu. Kač, ja nu Neids šo skatās, man te ir viena lieta, ko pateikt. Priecājies, ka pagājušā gada novembrī uz Tallinka neatrāvies. Es tev meklēju. Pastāst dziļāk par šito. Mēs bijām pagājušā gada ap novembri ar klases ekskursijā Tallinka romantikas braucienā. Vienkārši sanāca baigi lēti, man izmaksāja 6 eiro no manas kabats. Reāli. Paga par to visu, tā kā reāli palikšanu un to visu? Jā, pa visu kuģi, man bija 6 eiro un pa brokstīm visu samaksā. Tallinks ir lēts, tanks ir fucking lēts. Cik spēļas zālē aizgāja? Spēļzālē profits. Jā, nu kas viņš ir pilngadīgs, tā kā viņš drīkst to visu darīt. Ir 18 un viss ir legāli. Es tur iepazinos ar kādiem ogres bokseriem. Mēs izdomājām iet meklēt Neidu atkal, neatradām viņu. Tā ir izbēdās. Bija taču vēl reize, ka mēs sēdējām pie vagona. Jā, mēs sēdējām vienu dienu pie vagona, es Tomas Kristaps. Un
gāja neic garām. Mēs gribējām, te, Tomas, davai aizjām uztaisīt selfijas, tāds būtu labāk ejam iedot viņam pa galvu. Runājot par atmiņām, tā kā... Un kāds beidzās? Neko. Mēs neko neizdarījām. Es nomīzu uztaisīt selfiju, Incīts nomīzu iedot pa galvu. Bet tā kā, tikai tā kā viņš tikai tos fake giveaways tu gribi viņus sasist? Jā. Nē, Tas ir reāli petu mums, tas ir reāli Nē, petu. protams. actually man iesbija kā Ierunāju. zuds viņam pa galvu sadeva. Jā, bet ķipa jūs heitojat fuikiem, kas taisa fake giveaways. Nu, es, kurš taisīs fake giveaways. Kračka storītājums. Man kādreiz bija ķipa YouTube kanāls. Bazars garāžā iPhone XR, ble. Nē. Štuka dabūsiet katrs pa iPhone. Es uztaisīju vienu fake giveaway. Jā, bet klausies, Krači, man kādreiz bija YouTube kanāls pirms 16 gads tas bija. 15-16 gads pirms kādiem 4-5 gadiem. Un, Krači, es tur liku gameplay videos, kā es kapāju CS, Minecraft, nu, zin kā, tradicionāli spēlīts A un uz Y8 vēl kapāju, nu, YouTube. Un, jo, es actually liku. Un tad, ķipa, viens video, kur es taisīju, ķipa, 10 faktus par sevi. Un, ķipa, cilvēku, un es, ķipa, uzsāku video ar, ķipa, beigās būs giveaways, tāpēc nostāties visu. Nu, nostājās cilvēku visu. Un tad beigās, es beigās, ķipa, izvelku ārā plaisi otro. Jā. Un saku, apakšā būs, ķipa, ierakstiet komentāros vārdu, uzvārdu. Un es izlozēšu nākamajā video plaisi. Austiņas kaut kādas vecās, kas man bija 3 austiņas, man nopirka ķipa, kaut kādas, nu, ritīgi tās lētās gaming austiņas man uzdāvināja. Tas ritīgi čābīgās, man bija tāds Sony, ķipa, kur stilīgās DJ austiņas, kurām reāli tas materiāls vienkārši bija, nu, tā kā kaut kāds plastmas. Nē, nu tad jā, mēs atzīstamies, tam man arī jāatzīstās. Karoča, pirms pāris gadiem vēl bija sīks un stulbs un nesapratu, ka man, ja es kaut ko šitādu tagad izdarītu, man paļ bombu piekautu. Es tev piekautu. Karoči bija tā, pirms 2016. vai 15. gadā. Varbūt atcerās, Krists, es biju uztaisījis GTA San Andreas giveaway YouTube'ā ielika. Bet tu jau izlozēji. Krekot? Nē, bet veči klausies. Es pabeigšu. Un, karoči, jā, es to, un tātad, jā, es teicu, jā, nu, tur subscribe, like, tur koment, jā, un es izlozēšu nākamajā Es video. arī vispār pieteicos, es arī gribēju tās Jā, spēlēt. viņš pieteicās, jā, es atceros. Un kas notika tālāk ir, es sapratu, veči, bet man tās spēles nav, jā. Nu, man arī nebija tās spēles, man nebija GTA San Andreas koda. Tas, ko es izdarīju, ir, es jau ļoti ilgi nodarbojos ar video editošanu. Es uztaisīju random YouTube kanālu. Tā kā vienkārši. Nu, Tā kā es vienkārši iegāju ātri, čikšķirīgi uztaisīju jaunu kontu, viss jau kaut kāds tur Gaminga lepra. Es nezinu, kā to kontu sauc. Neimās Kurlovičs. Jā, bet to kontu, ja es viņu uztaisīju, un tad es iegāju tajā random komentu vilcējā ārā. Un es vienkārši, es tā kā nofilmēju, ok, nu davai, un tad spiežam un meklējam, kurš tad būs lēmētājs. Un tad es nopauzēju tur, un es klišināju to izlozēšanas Līdz dabūju, jā. Līdz dabūju pareizo, un tad es atkal atpauzēju vaļā un teicu, wow, Zāles Jaunskungs, apsveic! Jūs esat laiviši GTA San Andreas, es jums Tu vēl to... Nē, tu nedarīji streamā. Ko es teicu? Nē, tu to nedarīji streamā. Nē, tas nebija, tad es vēl nestrīmāju, tam man vēl bija 60 eiro office kompītis. Bet, jā, un jā, tas bija reāli kropļi mūsu, kad es uz to tagad apakaļ skatos, un es par to biju pilnībā aizmirsis līdz šim, bet, jā, pirms kaut kādiem 4-5 gadiem es kaut kāds, nu, es biju tāds, jā. Es ka man bija Tomija prodā. Jā. Es filmēju episodu toreiz. Un es tāds saku, dai, Džeki, 100 subscribe. Pagaid, šito atceros. 100 sub, 10 eiro Jā, izlāt. šitos es atceros, Ārtis vēl pasaka, jūs dzirdējāt, Džeki, 100 subi un būs 10 eiro. Jā. Un tā kā pienākties 100 subi, un man tāds, nu, es netaisīšu neko, mans līgums. Nu, es maz neesmu piedalījies fake giveawayos. Es tā kā, tas Nē, skaidrs. es esmu piedalījies. Es neesmu pats. Es piedalījos neidu giveawayā, Džeki. Nē, es esmu tā kā nevis piedalījies, bet tā kā palīdzējis organizēt. Jūs zināt, Arturs Juris Tiltiņš. Jā. Viņš taisīja fake giveaway par tiem, kas pirka džuisu. Un ķipa izlozēs, pīri. Pagā Arčīs? Jā, Arč. Viņš taisīja giveaway, ķipa. Idiots, ne? Mēs jau sarunājām, davai, ķipa, mums tā tuvākā grupa, Jā. ķipa, nākoņotavu. Mēs izdomājām, davai, ķipa, ka es ar Jansonu uzvarēsim. Nākamais viņš atsūt video, ka mēs ar Jansonu uzvaram. Es atceros, man liekas, ka ķipas tāds jopsik īcis uzvarēs kaut kādā. Mēs beigās ne ar Jansonu viesi nedabujām. Bet jā, tā kā, kamēr vēl esmu šeit, sorry.
ja tie, kas piedalījās tajā giveawayā. Es piedalījos giveawayā. Sorry, jā. Subiņas kaut kā bija jādabū. Jā, Bet es actually domāju, ka liela daļa, kas mums skatās, vismaz kaut kāda daļa spēlē, tā kā spēles, tā kā, ja mēs actually dabūsim 500 subus, mēs varam nospēlēt. Kaut ko tad jau Mēs actually varētu nospēlēt kaut kādu GameCube vai 3. Es varētu uztaisīt kaut kādu detaļu giveaway. Vai arī mēs varētu kā giveawayā dabūt vienu jebkuru skatītāju kā viesi. Več, man liekas, neviens tagad šitā dzirdot nepiedalīsies. Nē, graži netaisot, nav labi taisīt vai giveaways, jā. Bet this is real. Jā, Mēs uztaisīsim reāli tā kā Jo tā kā mēs esam pieauguši, mēs esam tā kā mums ir 15, 16, ja mēs reāli piekauti. Es nezinu, cik mums tā Mēs nevaram, mēs šitā nav pieauguši. Noteikti tā nozīmē, bet nu mūsu vecumā šitādi joki neiet krastā. Var uzšaut izlozi uz šo te. Kā sauc? Instagram laivā? Nē. Uz reklāmu, vai nu YouTube video, vai TikTokā, vai jā, uz šautā. I mean, kind of marketing. Nē, kroči, es domāju tā. Es nezinu, mēs vēl novienosimies par kādu ciparu. Tipo, giveaway, kā subiem. Jā. Un pēc tam kādas balvas, un jau uztaisīsim. Es domāju, kaut kādu mierīgu 10-15 eiro fondu varētu saņemt. Labi, viņam ir vienkārši finansiāls pizdēts, bet nu viņš kaut ko izdomā. Man uz galda 20 centi stāv. Es domāju, visi rolleri izturētu motuleļu izlozi uztaisīt, zin kā. Ja kāds vēlas motuleļus 710 vai 810, Bet gan jau uztaisīsim. Ja grib lielākas summas, tad RDA, jau sākumā teicām, RDA, Herasa. Izlozēsim 35. izmēru šūzes. Jā. 0. arī teicām Red Bull. Es zinām to, ka Inciti taču taisa arī savu medžu. Mēs esam dzirdējuši. Nu, kaut kas tāds notiekās. Jaunais vieču. Vai tad Incits netaisīja, stunt team Sigulbēju? Nē, es taisīju. Bet Incits mums arī dizaineri. Viņš vienmēr var uztaisīt kaut kādu special shit, ko varam izlozēt vienmēr. Ja labi sarunā ar Incīti. Šīs tev Bazars garāžā merchandise. Tik random, tas būtu tik random. Tik random, neviens nevalkā. Labi, ķeramies pie nākamā tad jau. Bet tas būtu tik random, tikai mēs domājam, mēs būtu reāli vienīgā, kur viņus vēl. Mēs vienīgā, algā, bet varbūt nopirkt kāds. Sorry, Džek, es Sigul Stantiem džemperi nesāšu. Jā, bet tu tak teici, ka jums arī uzstājas. Tev pienākās, es rumbam nepienākās. Es uz rolleriem. Jums tur visiem būs tas tur stantiem, kā tur drivers, cipari saviem, man vienkārši būs artisti. Artisti. Tā kā tas jo, kreatīvais. Es nezinu, vai jūs tur redzat, bet tur... Jā, lielāko daļu. Kaut kas tur no šī custom... Es nezinu, jau var redzēt, ka viņam jākir priekšā. Viņam jākir priekšā un koka dēles. Jā, bet tas galvas tā. Tas galvas neredzēs. Sliņš, jā? Fokus ir uz mums, Džek. Man... Tas galvas skavs, kurš reiz dēļ to zīmēja, es cipu to galvu, seju, daudz ko, bet, tāpēc man ir es nezīmēju labi, bet, man pienākās tāds artist titles. Tas tā, ja gadījumā būs, ja reāli būs. Ja man krāklu vajag Kumba Kaspars večs. Galvenā, kas nepienāksies. Kumba Kaspars. Es pats uztaisīšu Kumba Kaspars večs. Jā, bet iepriekš mēs runājām par atmiņām, par tā kā visu, kas pagājušajā noticis, un tā kā, jums ir tikai tās labākās atmiņas, tā kā vasaras, tā kā viena tā labākā spilgtā vasara. Spilgtākā vasara vai tā kā šīs vasaras pirms spilgtākā? Ne, tā kā reāli viss spilgtākā vasara. Vispār tavu spilgtākā vasara. 19 gadu spilgtākā, 18 gadu spilgtākā vasara. Vai nu pagājušā vasara, kad mēs bijām ar dejošanu uz Vāciju, vai arī pēc 10. klases, laikam tā bija vasara. Jā, pēc 10. klases vasara, kad notika dziesmu svētki. Varbūt vēlies pakomentēt, kas tur notika? Nu, īsāk sakot, runājot... Recenzētā versija. Jā, tā pieklājīga. User-friendly. Jā. PC. Dziesmu svētku un 8 dienās tika guļāts 8 stundas. 7 no rīta ik pa laikam tika krastīts kāds random busiņš ārā. Tika dzers daudz ūdens. Jā, mēs alkoholu nelietojām, tikai ūdeni vai apelsīnu sulu. Bet zin kā, ūdens ir apelsīns. Jā, ūdens ir apelsīns. Bet zin kā, alkohola reibā jau dejo vislabāk. Labāk. Teikšu godīgi, nedejo. Nedejo, tad tu lido. Jā, tad tu lidoji. Jā. Tu arī vienreiz stāstīji, kad pēc ūdens ar suliņu tu vienreiz dejoji 2 reizes. Kā tas viss notika? Jā, bija tāds pasākums. Tur nebija nemaz suliņu, tur bija tikai ūdens. Tur bija tikai ūdens. Beidzās tas pasākums tā. Tas notika tieši pirms gada vispār. Tieši pirms gada, 8. novembrī. Tieši pirms gada, jā.
beidzās tas pasākums diezgan bēdīgi. Es domāju, mums vajag vairāk family friendly Jā, tēmas. Bet paga, vēl vienu. Kas ir tā kā visstulbākais, kas jums noticis ar mentēm ar policiju? Tā kā, ja vispār ir kaut kas noticis. Man pārsteidzoši. Es esmu tīrs. Bet tu realisti tev nav nekā, pilnīgi nekā neaizrādīja, neproti nekā. Bak pie Elīnas? Tu jau Viņš nebija. nebija. Nē, vienīgās atķeršanās ar policiju, kas ir bijusi, ir tajā dejošanā, kad mēs bijām Vācijā. Mūs kaut kur ap 3-4 naktī ar vienu čomu apturēja policija. Viņi domāja, ka mēs bēgām. Jo mēs braukājāmies ar tiem elektroskūteriem vienkārši apkārt pa Vāciju, pa Hamburgu, ja es nemaldos. Un mēs redzējām, ir gali, kas domājam, nav jau mums, mēs mierīgi braucam vienkārši pa gājai, pa ietvi vienkārši tiem elektroskūteriem. Tad nākamais dzirdam pa šo skaidruni kaut ko runā vāciski. Man bija izdomājām apstāties, īstajā policija, paprast dokumentus vienkārši. Jau tur, es domāju, viss būs rakstiskais brīdinājums vai kas. Izkāpj otrs policists, mēs viņam pasakam, ka mēs angliski, pa krieviski. Un viņš tāds, vi gavarīts по-русски? Karoči pacani. Un viņš vienkārši pateica mums, ka nevajag tā kā idiotiem braukāties apkārt, ka viņiem baigs tie stingrie noteikumi pa elektroskūteriem, ka drīkst braukt tikai pa ielu vai pa velosipēdu celiņu. Mēs pat gājēju ceļu, bet man pa 4 naktī tur pilnībā tukšs. Tas ir viņa zingās noteikumi. Jā, un tad viņi mums atdeva dokumentus. Vācijā, tas Vācijā vispār pat uz mašīnām ir ļoti, jo spoileriem jābūt licencēm. Tev jābūt licencēm katrai daļai. Jūs varat apstīties, Robīboks video, Most Wanted in Germany. Jā, šatās. Filmu noskatāties. Jā. Bet Vācijā vienkārši pizdēts, ja tu gribi tā kā mašīnas ķūnēt, ja tev ir reāli kārs gaiss, tad tev reāli jābūt projektiņam, ar kur tu pa ielu pat nevari braukt. Tu jau vienkārši Vācijā. Kas notiek Vācijā ar rolleristiem? Vācieši ir riktīgi labi pret alkoholu. Jā, no 16 gadiem. Reāli ne tikai tas. No 14 no vecāka atļauj, no 16. Jā, no 16 tu drīkstī alu un vīnu. 17 grāmu, 14 kur tā, maks. Alus vīns, Alus vīns. Jā, tas ir. Jā, un mums bija tā, ka mēs domājam, vai ir tāda paša noteikuma kā Latvijā, vai drīkst dzert uz ielas, vai skaitīsies kā publiska alkohola lietošana vai nē. Un mēs vienkārši izdomājam, piesim pie policijas un vienkārši uzprasīsim. Un viņi vienkārši mierīgi pasaka, jā, jūs drīkstat dzert uz ielas. Viņam pilnībā vienalga, man bija 17, es izvilku kaut ko stiprāku, protams, kaulu. Un viņam bija tīri vienalga. Tas ir viss. Fair enough. Jā. Kroči, tā kā mēs esam pusmīts visu podcastu norunājuši tā kā par aktuālām tēmām īstenībā kaut cik, vismaz nosacīt un paprasījuši visādas lietiņas. Es domāju, ir laiks parunāt par mašīnām un mašīnu industriju un kā tas viss attīstīsies. Tā kā jūs zinat, tā kā combustion dzinēji, benzīna, dīzeļa dzinēji, iekšzemes dzinēji, viņi iet uz beigām. Tā kā, lai arī cik ļoti mēs viņus mīlētu un dievinātu, viņi iet uz beigām. Manuals. Sākās jau ar hibrīdiem. Jā, tāpat kā ar mehāniskajām ātrumkārtām visu iet uz beigām. Pasties uz Zviedriju, tur gandrīz katram. Amerikā jau arī automāts tikai. Ne jau automātā, Amerikā 2% manuāli, bet pasties uz Zviedriju, tur ir gandrīz vai visi elektro. Jā, un tad jautājums bija, ko jūs domājat par elektromašīnām, par EV, vispār in general, ko jūs domājat par to visu? Nē, mašīnas jau nav sliktas. Labi, ka ir tādas, ka mēs domājam arī par to dabu. Jā. Bet, zin kā, man jau, protams, patīk vairāk tie iekšdedz zināji. Jā, protams, mans pats. Pagaidiet pauzi, Kristīs, tev nogalināšu. Tad tam elektromašīnām, viņām, ja tev, piemēram, pirmkārt, viņas ir pilns ar elektroniku. Un ja tev tā elektronika kaut kas nojūg, piemēram, tur kaut kāds viens vadiņš. Lai veicas. Jā, lai veicās, tu pats reāli nevar salabot. Tur viši čau. Piemēram, kaut kāda, piemēram, vecāka mašīna, piemēram, tur kaut kāda, nezinu, 7, 8 gada. Tāda vēl savmērā diezgan jauna, bet tāda. Viņai tur nav tās elektronikas tik salīdzinoši daudz, tā kā, ja tev kaut kas nojūg tur, tu lielāko daļu var pats salabot. Viss, kas tur ir power steering un tie čipi, kas vienkārši noregulē visu. Jā, piesakot, tur nezinu. Pat power steering vecākām mašīnām pat nav elektrisks. Bet tu pasties, no viens puses ir liela smadzene, ķipa laba. Jā. Tu vari ļoti viegli izmainīt visu. Tu vari dabūt fucking backfire. Uz Teslām, jā. Nē, uz Teslām neizsināju par kaut kādiem jauniem bumeriem un šeit. Protams, jā. Bet runājot par elektromašīnām, kā jums liekas, tā kā tas nākotnē mainīs ekonomikas, kaut ko ietekmēs? Ietekmēs, jo nebūs pirmkārt degviela vairs. Jā, nebūs, domāju, degviela vienkārši resursi kaut kad beigsies. Jā, pirmkārt degvielas resursi beigsies, būs elektromašīnas, un to degvielu nevajadzēs īsti.
Un tad cilvēki, kas brauks tā kā ar iekšdedzes dzinējām, viņiem vienkārši, viņi samazināsies, viņi kļūst par No otras puses, mums kļūst lētāk braukt. Nē, degviela tieši paliks dārgāk. Paliks Viņai lētāks. Nē, Jo viņi nepirks neviens. Viņai paliks mazāks pieprasījums. Jā, viņi būs lētāki. Jā. Bet, savukārt, no otras puses, Emirāti, Krievija, tas viņiem pazūd naudu. Viņiem momentāli. Labi, Emirāti uz saviem dimantu un zeltu turēsies, bet, Viņas arī Krievijas gāzi vēl paliks. paliks vairāk tās elektromašīnas un kāps tām, piemēram, kas ir iekšdedzes dzinēja mašīnas, viņām kāps ceļu nodoklis. Jā, Jau tagad kāp. Tāpēc, Viņam ka jau liks tā tagad kā visiem pāriet uz Jā, elektronu. tāpēc arī viņi par to vēlās panākt. Jau visam kāp. Bet Tas fuck it, būtu es ar savu 5-litrīgo dīzeli straight pipe. Pāris gadiem tu varēsi kaut 6 pakas gadā maksāt. Es jau izdeju labus sots, varēšu maksāt par tev kvēpu lielo. Tā viņš ir, jā. Nu, tas arī pusmīnus viss. Mēs varam tagad atbildēt uz jautājumiem. Jūs varat Nē. nākt. Nē. Bet nav jau varētu. Tu par Tesla nepieļautu. Nē, par to faktu, bet mums ir par to, kā viņš iepazinās ar mums. Un jautājumu Tā pilnīgi Volvits vēl. Man, ok. Vispār, Incīt, mēs tev arī tā nepajautājām, tā kā Krisītam no paša sākuma. Kā tu vispār šitā nokļuvi? Kāds tavs stāsts? Kāds Long tavs story. backstories? Jā. Vai nu garais Detaļās stāsts, ekstra kas sākās pirms 7 vai 8, kaut kā pa 8 gadiem pirms. O, Jēzu. Bet es gāju lidmodelismā. Nu, RC lidmašīnas tur taisīja. Jī. Un Tomas Pagaid no izdomāja. papīra? Ko? Nē, no tu kur karbona? Vitālijas, tipa tie. Nē, bet no kā viņas taisa? Nē. Visādi, no- deprons, no- kaut kas. No tāda putuplasta veidīga, no balzas, kas ir tā kā Jā. ļoti viegls koks un no tādiem visādiem materiāliem. Jā. Un es tur gāju, un Tomas atnāca vienreiz, es nezinu kādā. Es iestājos vienkārši. Vai nu viņa mamma pierunāja, vai viņš pats gribēja, vai Jā. kas tur pastāst. Tur bija, zini, Bet arī tik veiksmīgi tā kā Jā. sakritība. Nē, bija tā, ka es gribēju iet, ķipa, SMD, Jā. bet tur tikai tajā laikā ņem no 14, Jā. tajā laikā. Un tas, fuck, es gribu kaut ko darīt, un tad eju uz modelismu, tad es aizgāju uz modelismu. Jā, tad mēs modelismu iepazināmies. Es zināju, ka Tomasam skūters, tur maniem pāršķomiem tie skūterīši, un es izdomāju, nu, davai es arī nopirkšu, nu, paprovēs, pamēģināšu, zin kā. Es atceros, tev bija tas Kāds no bija tas AliExpress. Viņam bija tāds, vai, nē, kaut kāds. Nē, man bija no Sport Directa. Sporta. Man arī pirmais bija Sport Directa no Fear skūters. Jā, man arī. Man vēl garāžā stāv tas, man bija tāds melnais, jo to tur stūri, kas gāja nevis tā kā teipaipā, bet vēl šitādiem te. Es Nav vietot Jā, tās tā. Es saprotu, ka viņš bija tik tā kā garš, Jā. un tas otrs bija sīks. Bet viņš bija tik crazy triks meta to sūdīgo skūteri, kad bija visi parkā sīkie, kam tur bija tā gada labākie MGP. Tad viņš viņus visus kabināja ārā, kā nezinu ko. Pat cik teņi nopirkt? Man liekas, es nopirku kādiem 70-80 eiro. Man atkal kur 7. Jā. Man liekas, tu bija 50 eiro uz Jā, atlaidēm. nevar 50. Ja tu kaut ko Jā. tur esi flexoji, blēķi, kas uz Rēcīgi. atlaidēm dabūji. Rēcīgi, ka mēs abi tā kā sākām ar vienu to pašu skūteri. Es uzskatu, ka es sāku ar MGP, bija X2 team. Ok, labi. Man bez ar pēc tam nopirka MGP. Jā. Jūs atceros. Veiks 6 tīm. Nu, kā jūs tusējāt parkā? Un kāds viss tālākais gāja? Palikām normāli draugi tur. Tur visu laiku Pusēm, parks, pusēm. parks. Jā, tad izdomājām nākt sāk garāžā sēdēt. Šogad. Jā, lielākties. Bet tas ir dēļ tā vairāk, kad tu roleriem sāk braukāties. Garāža tieši? Jā. Jā. Jā, bet disclaimers tiem, kas tā kā ir tikuši tik tālu. Jūs visi tā kā, jūs esat uzsvēruši to, ka mēs visi esam rollerpuikas. Nē, mēs neesam Tas arī nav. Mēs neesam rollerpuikas. Vienīgais rollerpuika ir Šeit, viņš. jā, es. Tāpēc, piemēram, jūs uzdodat jautājumus vai komentējat ķipa, par to kaut kādiem interesantākiem piedzīvojumiem ar rolleriem vai kāpēc jums patīk rolleri, nevis tāds lietas. Mums trim patīk mašīnas. Man arī. Un noči. Tikko man diskutēja, Jā. man arī patīk tas viss. Jā. Nekad nav Tu bijis esi- rollers. Bet Mums vienkārši nevienam es nav esmu, bijis es esmu tajā vairāk iekšā nekā jūs. Jā, protams, Tur ir protams. tā lieta. Nē, bet jūs varat droši rakstīt par tiem rolleriem. Jā, bet, Tāpat- tad, bet tad gaidat atbildi Jo, tikai no jo viņa. viņiem arī ir pieredze ar rolleriem. Nu, jā, tāda bija. Un mūsu bijušiem viesiem Kristītim arī ļoti labas, spilgts, daudz pieredzes ar to. Jā. Bet runājot par mašīnām, un, nu, mēs esam pagaidām, mums nav tāda līdzekļa, mums nav tāds vecums tagad, lai vēl braukātu ar mašīnām. Nu, vismaz legāli. Nē, līdzekļi ir, bet nav sods nomaksāt līdzekļi. Kā 280 eiro, ja tev paroja? 2000 vēl slīpējot. Un vēl 2 gadi. Kaut šo te nopis. Bet ja tev paķer, ķipa, kad tu brauc bez tiesībām, vēl pat pirms Baltijām, tev paķer, tev tur vēl uz 2 gadiem... Nē, tev var iesvērt vai nu vienu vai otru. Jā, nē, Ā. es esmu dzirdējis, ka iesver gan sodu, gan liegumu uzmet.
Man klases biedram uzmet tikai 280 €. Jā, nu, cik labs mēnesis gadās? Cik labs mēnesis Jā, gadās? gadās. Bet arī skatītos no kādām surkums, kādām situācijām. Jā, vai tu pārkāpi Ja man ātrumu? ir slīpēji, ja man ir- šosē un tagad Ja, ja man ir noķert tā kā legālā ātrumā, nedarot nekādu huņu, vienkārši uz aizdomu pamatu, protams, viņš būs mazāks. Bet, ja es pārēju 120 gāju ielā pa lākā, neju uz slimnīcu, tad gan tur būs šitā. Jā. Un es vēl bēgu pie tam. Bet tev ir mašīna, ja? Cik es saprotu, kāda tev ir mašīna? Volvo S40. Volvo puika mums te ir Volvo, dīzels. Volvo, puika. Kas tāda motora viņā iekšā? 1.6 dīzels. Ekonomiski. Cik tev iet uz 100 spēku? Cik tev ēd viņš? Kaut kur 4,9, ja es Tas nemaldos. īstenībā diezgan ekonomisks. Tā kā daudz viņi brauc. Īsti nē. Vairāk mutrīt izmanto, kā mēs tas. Tagad, kad tev viņu vajadzēs vairāk ikdienā, tu viņu tā kā dēlijos vai tu plāno kaut ko labāk pirkt? Nezinu, skatīsies ar to situāciju, kā ar ASV Es izdosies. varu nelēs sneak peek, ko viņš grib darīt ar to Volviķu. No. Viņš grib vajag sporta beidz iekšā. Pāgam, Ar 1.6, jā. Mož būs Būs? vasarā E36. Oi! Tas ir mūsējais. Vai E36 vai arī E30 vienkārši. Tricā ir labā stadijā. Huligāni. Ir huligāni, kas Dafigā ir SSā. nopietni. Tagad ir SSā pa 2,5. Nenormāls, sterila huligāns. Bet tā kā tas iemets 10 pakas rolleros, nu labi, bišķīcam. Nu, Tev tik līdzekļi ir, negrib samesties? nē, es tikai priekš šeit. Kroč, ir viens huligāns pa 2,5 pakām. Jā. Sterilas fuck. Tā kā M performance, visām M performance uzlīmēm vēl. Jā. 169 km nobraukums. Nesūdīgi, vispār nesūdīgi. Bet vienīgais defekts. Nav doķi. Jā. Nav doķi. Bet cik grūti būtu dabūt doķus? Nevar mašīnai. Tas nav tā kā rollerim pārmetim dokuments un mauds. Mašīnai pirmkārt, tev ir dokumenti rāmī iekšā. Tev ir tā kā, tas liekas, kas Aeroxam, lai nu viņam arī, bet lai Aeroxam pārmet, viņam ir tā kā pa vidu trubā. Un mašīnai tas pats tā kā zem vēstīguma nav visu kaut ko. Tas nozīmē, tev ir dafiga jāpārmetina, ko tev, protams, uzrauz gan jau, ka tu nemāki to izdarīt ideāli. Plus tas, ka tev ir apskats logā. Bet ja tev nav dokumentu, tu nevari tā kā aizvest un pateikt, ka tu gribi tagad dokumentus. Kāds tas strādājas, es nezinu. Tu vari teikt, ka viņš nozadz. Tev vajag iepriekš owner, visus tos, visus iepriekš. Nu, tur ir nenormāli. Ja tu pazaud dokumentus, tev ir kaņets. Nu jā, skaidrs. Vienīgais tur taisīt driftkāru, protams. Nu jā, projekti. Tur fucking driftkāru. Trekkāri, jā. Kāpēc nevar trekāru ar kādiem šrotu numuriem, protams. Visi jau sev, kā man apskatījāt. Jā, tas gan. Nu labi, es domāju, ka arī ar šo mēs varētu nobeigt podcastu. Paldies tiešām visiem, kas skatās, kas supporto. Atvainojamies par lielo pauzīti, mums bija tāda neliela aizķeršanās. Ar tehniskiem iemesliem. Protams, tehniskiem iemesliem un tāda neliela motivācija no katra puses, vismaz nedaudz. Nu, no Tomas vienmēr ir apfordi, bet no manis un Romas vairāk kā... Jā. Zini, kā tagad tu sēdi mājās, es silti, tas ietinies gultē un tev pasaka, Tomas, jau šodien filmējam, nu nezinu, atnāk pēc darba 7 stundas dienas cementu, visu dienu daudzīs ar kādu lomiku. Atnāku mājās jau filmēm, nē, bet cits arī man darbs šodien. Nu labi, man ir gaming 6 līdz 5 rītā. Nu jā. Most Wanted, protams. Cik tālu vispār tas tic? Es eju jau 3. karjeru. Nopietni? Man ir, es pirms tam izgāju dafigā viņu. Jā. Es tagad uztaisīju 3. profilu, es sevēju 3. profilu. Nu jā, bet kopsumā reāli paldies visiem, kas supporto, kas skatās. Reāli ir cilvēki, kuri sūta atsauksmes, kuri piezvana, pasaka, ko domā. Nu, zin kā, respekts visiem par to un paldies, ka tikai ļaujat mums saukt vismaz kaut kādos veidos. Gan jau, ka turpmāk gaidām daudz jaunas viesus. Jā, protams. Kā mums ir plāns, mums jau ir sārakstīgs neliels jau ar nākamajiem viesiem. Bet nopietni, ja jums tā kā interesē mašīnas, ja jūs reāli gribat pabazarēt par šito, un tā kā jums reāli ir ko pateikt, nevis pasēdēt un pastīties, kā mēs bazarējam, tad reāli uzrakstat man viņam Bazars garāžā accountam. By the way, iemet būs linkā accounts uz Bazars garāžā Instagram accountu. Tad uzrakstat DM-os, mēs pastīsimies, atbildēsim. Kaut kas ir jautājums, kaut ko gribat, kaut kādu jaunu, kaut ko interesantu, kontentu, kaut ko tādu. Ja mēs pusmītis uz visiem atbildam. Un, jā, mēs zinām, ka mikrofona kvalitāte nav labi. Jā, mēs zinām, ka mēs dzirdam gaisu. Jā, mēs zinām, ka mēs pa daudz jautājumu. Jā, mēs zinām, ka šitais ir Q&A, vismaz pagājušie bija. Jā, mēs zinām, ka rumba jāmet ārā. Jā, mēs zinām to. Mēs visi tas jāsadzīvo. Jā. Kam vajag? Labi, paldies. Čau. Nē, Tas gīt visam.